Jāņa evaņģēlijas 3. nodaļa no 9. līdz 12. pantam. Mēs piecelsimies un kopīgi lasīsim. Nikodēms Jēzum jautāja, kā tas var notikt? Jēzus viņam atbildēja, tu esi Izraēla mācītājs un tu to nezini? Patiesi, patiesi, es tev saku, mēs runājam to, ko zinām un liecinām to, ko esam redzējuši, bet jūs mūsu liecību nepieņemat. Ja es jums runāju par zemes lietām un jūs neticat, kā jūs ticēsiet tad, kad es runāšu par debes lietām? Āmen. Kungs Kristu, tev viss ir atklāts par zemes lietām. Mēs, cilvēku bērni, zinām tikai kādu nelielu daļu. Paldies, Kungs, ka tu skaidro un māci, kā caur šīm zemes lietām mums saprast debesu lietas. Lūdzam, māc mūs arī šajā rītā, lai saprotam tavu vārdu un varam ar to dzīvot. Āmen. Sēdiet, lūdzu. Iepriekšējā reizē mēs domājam par mūsu glābēja un Nikodema sarunu, kāpēc kādi nepiedzimst no jauna. 9. pantā Nikodems viņam jautāja, kā tas var notikt? Jēzus viņam atbildēja, tu esi Izraēla mācītājs un tu to nezini? Nikodemam šķita, ka viņš zina pietiekoši daudz. Arī citiem šķita, Nikodems zina, viņš ir Izraēlas skolotājs. Bet pienāk viens brīdis, kad viņš atklāja, ka viņš neko nezina. Viņš pats arī to apliecina, kā tas var notikt. Es nezinu, Jēzus apstiprina to, ka viņš nezina. Nikodems bija galvenais skolotājs Izrēlā, bet realitāte bija tāda, ka viņš nezināja būtiskākās lietas. Varbūt Nikodemu varēja salīdzināt ar to stāstu par kailo karali. Tā bija kāda pasaka, atceraties, ka karalis domāja, ka viņš ir viņam viskrāšņākās un viskaistākās drēbes, un tikai muļķi to neredz. Un realitāte bija kāda, ka viņš bija kails. Nikodems arī domāja, ka viņam ir labākās, dziļākās, nopietnākās zināšanas. Un realitāte bija traģiska. Tu esi mācītājs, tu māci citus un neko nezini. Traģēdija. Ko tad viņš nezināja? Viņam bija jāzina pamat jautājumi par Dievu, par cilvēku, par attiecībām, kā veidojas attiecības starp Dievu un cilvēku. Viņš dega par Dievu, bet bez izpratnes. Viņam bija mācība, pie kuras viņš turējās, bet tā bija maldu mācība. Nikodems ir piemērs mums katram izvērtēt savas zināšanas. Vai tās ir balstītas Bībeles mācībām, vai tās ir balstītas kaut kur citur. Kaut ko jau mēs zinām par Dievu, par cilvēkiem, mēs zinām kādas patiesības lietas, bet vai tās nāk no Bībeles vai no kaut kurienes citurienes. Kaut ko mēs darām. Kaut kādas lietas mēs veicam savā ikdienā, draudzē. Jautājums, vai tā kalpošana nav velta? Kāda kalpošana nav veltīga? Kalpošana nav veltīga tikai vienā gadījumā. Bībele mums saka ļoti skaidri, visu darbi, visas kalpošanas tiks izvērtētas. Un viena liela daļa sadegs. Kuras sadegs? Kā salmi un siens. Viņas sadegs. Tie darbi, kas apliecina sevi. Un tikai tie darbi, kas apliecina Dievu, viņa godu un viņa slavu, ar pareizu motivāciju, tikai tie darbi paliks. Domājot par Nikodemu, jādomā arī katram par sevi. Kā ir ar mani? Nepietiek kaut ko zināt, nepietiek zināt vienu vai otru Bībeles patiesību, nepietiek zināt vienu vai otru Bībeles pantu, ir jāzina Bībeles mācība. Kungs Kristus runā ar Nikodemu. Kungs Kristus runā ar draudzēm. Atklāsmes grāmatā 3.17 lasām. Tu saki, es esmu bagāts un man ir pārpilnība. Un man nevajag nenieka, bet tu nezini, ka tu esi nelaimīgs, nožēlojams, nabags, akls un kails. Nikodemam vajadzēja nākt pie šī secinājuma, un mēs šodien turpināsim domāt par mūsu kunga atbildi Nikodemam, un šodien mēs kavēsimies pie 11. panta. Patiesi, patiesi, es tev saku, mēs runājam to, ko zinām, un liecinām to, ko esam redzējuši, bet jūs mūsu liecību nepieņemat. Šajos vārdos, šajos mūsu kunga vārdos, mēs redzam nākošo iemeslu, kāpēc cilvēki nepiedzimst no jauna.
Iepriekšējā reizē mēs sākām šo jautājumu izskatīt. Šodien turpinam. Radot šo pasauli, Dievs noteica, kā šī pasaule funkcionēs. Gan redzamā pasaule, gan neredzamā. Tā ir Dieva radīta. Un no redzamās pasaules mēs kādas lietas skaidri un saprotami redzam. Piemēram, mainās gada laiki. Tas ir acīm redzami. Saule lec un saule riet. Acīm redzam, Dievs to tā ir noteicis. Dievs ir noteicis, ko tu sēsi, tas būs jānopļauj. Skaidri un saprotami. Un tā kā funkcionē šīs redzamās pasaules likumi un kārtība, tā arī funkcionē garīgās pasaules likumi un kārtība. Dievs ne visu atklāja cilvēkiem, bet to svarīgāko, kas mums ir jāzina, Dievs dara zinām. Nikodemam bija jāzina šie garīgie likumi, garīgās likumsakarības, kā cilvēks top ticīgs, kas ir tas, ar ko ir jāsāk, ar ko nāk glābjošā ticība. Un glābjošā ticība nāk caur evaņģēliju uzklausīšanu. Nav evaņģēlija uzklausīšanas, nav glābjošās ticības. Vēstule Romiešiem 10:17. Tātad ticība nāk no sludināšanas un sludināšana no Kristus pavēles. Cilvēkam ir jādzird evaņģēlijs, un nevis kaut kas no evaņģēlija, nevis kaut kāda daļa no evaņģēlija, nevis kaut kāds evaņģēlijs, bet tas evaņģēlijs, kas ir rakstīts Bībelē. Daļējs evaņģēlijs nav evaņģēlijs. Korintiešiem Pāvils saka, 1. Korintiešiem 15:1. Brāļi, es jums atgādinu evaņģēliju, ko jums jau esmu pasludinājis, ko esat dabūjuši un kurā jūs stāvat. To, ko jūs jau zinājāt, to, ko jūs jau esat dzirdējuši, to, ko esat saņēmuši. Es vēlreiz jums atgādinu. Vēlreiz un vēlreiz, kāpēc tas ir vajadzīgs. Un 2. pantā mums ir pateikts, kāpēc. Kas jums arī dod pestīšanu? Evaņģēlijs dod pestīšanu. Evaņģēlija uzklausīšanu. Nāk glābšana. Ja. Nosacījums. Ja jūs to paturat tādā veidā, kā es jums to pasludināju, citādi jūs būtu vēl tik kļuvuši ticīgi. Ja tikai kaut kādu daļu no evaņģēlija jūs pieņemat, tikai kādu daļu no patiesības pieņemat, ar to nepietiek. Jums rodas kādas zināšanas, kāds priekšstats, bet ar to nepietiek. Ir vajadzīgs viss evaņģēlijs. Brīdinoši vārdi ir vēstulē Galatiešiem. Galatiešiem Dievs saka, ne tikai Galatiešiem, arī visām pārējām nākamajām paudzēm, nākamajām draudzēm. Galatiešiem 1:6. Es brīnos, ka jūs tik drīz novēršaties no tā, kas jūs aicinājis Kristus žēlastībā, un piegriežaties citam evaņģēlijam. Un tomēr cita nav. Ir tikai kādi, kas jūs sajauc un grib pārgrozīt Kristus evaņģēliju. Bet ja arī mēs vai kāds eņģelis no debesīm jums sludinātu citu evaņģēliju nekā to, ko esam jums pasludinājuši, lāsts par to. Kā jau agrāk esam sacījuši, tā arī tagad vēlreiz saku, ja kāds jums sludina citu evaņģēliju nekā to, ko jūs esat saņēmuši, lāsts par to. Cik smagi brīdinoši vārdi. Tiem, kas sagroza evaņģēliju, lāsts. Tiem, kas uzņem daļēji evaņģēliju, kas notiks ar šiem cilvēkiem, kas uzklausa sagrozītu evaņģēliju? Citu evaņģēliju. Vai viņi ies mūžībā? Nē, neies. Ja jūs paturat evaņģēliju tā, kā viņš jums ir pasludināts. Ja arī kādi eņģeļi nāktu un sludinātu tagad jums citu evaņģēliju, lāsts par to. Dieva vārda sagrozīšana ved pazušanā. Bībele vairāk kārt brīdina un saka, bīsties kaut ko pielikt pie Dieva vārda, bīsties kaut ko atņemt no tā. Un kungs Kristus saka Nikodemam 11. pantā, patiesi, patiesi es tev saku, mēs runājam to, ko zinām. Dievs garantē, ka tas evaņģēlijs, kas ir Bībelē, ir patiess, ka viņš ir uzticams un viņš ir pilnīgs. Ik pa laikam uzvirmo kādas runas par evaņģēlijiem, beidzot atrasts īstais evaņģēlijs, beidzot ir atrasti kādi evaņģēliji, kas parādīs īsto kristietību. Tās visas ir tukšas runas, kas maldina cilvēkus. Varbūt esat dzirdējuši par Jūdas evaņģēliju, par Jākaba evaņģēliju, Pētera evaņģēliju, Toma evaņģēliju. Ja sagrozīts evaņģēlijs, ko tas nozīmē? Tas ir nolādēts evaņģēlijs.
Tas nozīmē, ka tas evaņģēlijs nenes glābšanu, un tas nav Bībeles evaņģēlijs. Mēs sludinām, Kristus saka. Mēs runājam to, ko zinām. Interesanti, ko nozīmē mēs? Ko Jēzus ar to domāja? Nikodems nāk pie Kristus un saka, mēs zinām, Jēzu, tu esi nācis no Dieva. Mēs. Kristus arī saka, mēs. Mēs runājam to, ko zinām. Kas ir mēs? Es domāju, ka aiz šī mēs slēpjas pats Dievs. Dievs ir tas, kas sludina evaņģēliju. Pirmo reizi, kā mēs zinām, tas notika Ēdenes dārzā. Pirmo reizi Dievs pats sludināja Ādamam un Ievai, pat taisno, pat tiešo. Pēc grēkā krišanas. 1. Mūzes 3.15. Mēs zinām šo pantu. Es celšu ienaidu starp tevi un sievu, starp tavu dzimumu un sievas dzimumu. Tas tev sadragās galvu, bet tu viņam iekodīsi papēdī. Tā bija prieka vēsts Ādamam, ka čūskas galva tiks sadragāta, ka vēlns tiks uzvarēts, ka nāve tiks uzvarēta. Tā bija prieka vēsts, kurām viņam vajadzēja ticēt. Kas to sludināja Ēdenes dārzā? Ādamam un Ievai. Dievs to darīja. Ādamam vajadzēja to pieņemt, tam ticēt, ar to dzīvot un to sludināt nākamajām savām paudzēm. Vēlāk Dievs izradzīja īpašs cilvēks, praviešus, un caur viņiem Dievs runā uz tautu. Ebrejiem 1.1. Dievs vecos laikos daudzkārt un dažādi ir runājis. Kas ir runājis? Dievs ir runājis caur praviešiem uz tēviem. Caur gadsimtiem pravieši ir sludinājuši taisnā nākšanu. Caur gadsimtiem pravieši ir sludinājuši Kristus nākšanu, Mesijas nākšanu. Un cilvēkiem vajadzēja ticēt. Pravieši sludināja, viņi saprata, Dievs caur šiem praviešiem runā. Mēs zinām, pienāca laiks un glābējs nāk pasaulē. To mēs lasām Jāņa evaņģēlijā, kā tas notika. Glābējs nāk pasaulē. Dievs runāja. Bet kā Dievs runā šodien, 2000 gadus pēc sarunas ar Nikodemu? Dievs turpina runāt. 2. vēstule Timotejam 3.15. Un ka tu no mazām dienām zini svētos rakstus, kas spēj darīt tevi gudru pestīšanai caur ticību Kristu Jēzu. Dievs runā caur rakstiem. Dievs nerunā šodien pat taisno, kā daži iedomājās, ka tagad uz katru Dievs personīgi individuāli runā, katram Dievs dod personīgi individuālu atklāsmi. Tā nenotiek. Dievs runā caur savu vārdu, kas tev dod gudrību glābšanai caur Jēzu Kristu. Visu, ko Dievs ir vēlējies, viņš ir pateicis. Raksti ir noslēgušies. Kanons ir noslēdzies. Visu, ko Dievs ir vēlējies, viņš ir pateicis cilvēkiem. Jaunas atklāsmes nebūs. Tāpēc mēs lasām Bībeli, uzņemam sevī Dievu vārdu, lai ar to dzīvotu. Tesaloniķiešiem Pāvils raksta. 1. Tesaloniķiešiem 2.13. Tāpēc mēs arī pastāvīgi pateicamies Dievam, ka jūs uzklausījuši mūsu sludinātos Dievu vārdus. Tos esat uzņēmuši nevis kā cilvēku, bet kā Dievu vārdus, kas tie patiesībā arī ir. Jo pats Dievs darbojas ar savu spēku jūsos, kas ticat. Jā, Dievs lietoja Pāvilu, Timoteju, Barnabu, Pēteru, Jākabu. Viņš lietoja šos vīrus, kas sludināja evaņģēliju, bet Dievs caur viņiem runāja. Un viņi redzēja cilvēkus, bet Dievs bija tas, kas lika viņiem sludināt. Jūs esat uzņēmuši tos kā Dievu vārdus, kas tie patiesībā arī ir. Un Nikodema problēma. Viņš zināja rakstus, bet neticēja. Viņš mācīja Bībeli citiem, bet viņš neticēja. Viņš kalpoja Dievam, bet nepaklausīja Dievam. Kā tas ir iespējams? Tāpēc, ka viņa kalpošana bija pašapliecināšanās kalpošana, sevis izrādīšana, sevis nolikšana centrā. Un par to jau mēs runājām iepriekš par farizējiem, kāda bija viņu kalpošana, kāds bija viņu mērķis. Pasaulē ir daudz vārdu, daudz reliģiju, daudz mācību, daudz sludinātāju. Kā var saprast, caur kuru Dievs runā? Un šodien ļoti daudzi cilvēki balstās uz to, es jūtu. Es jūtu, vienkārši tas cilvēks ir no Dieva. Es jūtu,
tam tā vajadzētu būt. Tur ir kāda laba aura. Sajūtas ir ļoti maldīgas. Ļoti. Cilvēki bieži vien notic tam, ko viņu acis redz. Un pēc tam varbūt nāk kāda vilšanās. Tā par piemēru, ka tad, kad cilvēks stājas darbā, lielākoties amatu dabū tas, kurš ir ārēji pievilcīgāks. Un tā mēs varam domāt, ka jā, cilvēks ārēji pievilcīgāks par pārējiem, viņš dabūtu amatu, bet varbūt viņš pilnīgi nederīgs tam, ko viņš dara. Un tā es domāju par kādiem vadītājiem, kuri ir izskatīgi, kuri ārēji pievilcīgi, simpātiski, bet pilnīgi nedara tam, ko viņi dara. Nedara tam, kas viņiem ir uzticēts. Sajūtas, ārējais izskats nedara, lai mēs noteiktu, tas ir no Dieva vai tas nav no Dieva. Pravieša Jesajas grāmata, 53. nodaļa, šī slavenā nodaļa, tikai 1 pāns 2. Viņš, tā kunga kalps, uzauga neticīga pūļu priekšā kā atvase un kā saknes atzarojums izkaltušā zemē. Viņam nebija nekāda izskata, nec arī kāda skaistuma, lai mēs to ar lapatiku uzlūkotu. Tur nebija arī nekā ārēji redzama, lai mēs viņā būtu atraduši ko patīkamu. Tas ir par Kristu teikts, par viņa ārējo aprakstu. Par tā aprakstu, kurš šo pasauli radīs tik skaistu, tik interesantu, tik aizraujošu. Pats viņš izvēlējās tādu ārējo izskatu, kurus citi uz viņu skatījās un neko tādu neatrada. Kā var pateikt, ka cilvēks, tas, kurš sludina, ir no Dieva? Kā varēja zināt, ka Jēzus ir Mesija? Jūda uz viņu skatījās un redzēja, tur nekā ārēji nav, nekā ārēji iespaidīga. Kā viņi zināja, ka viņš ir Kristus, ka viņa vārdi ir patiesi, nevis maldi. Nikodems sacīja, mēs zinām, tu esi no Dieva nācis. To, ko tu sludini, tas ir no Dieva. To, ko tu dari, tas ir no Dieva. Un tas, ka Kristus ir Mesija, tās ir vairākas lietas, 2 tikai nosaukšu. Pirmkārt, jūdiem vajadzētu domāt, skatoties, klausoties Kristus runātajā vārdā, viņiem vajadzētu domāt, vai tas, ko viņš saka, ir kaut kas radikāli jauns, vai tas jau ir bijis sludināts iepriekš. Un tas, ko Kristus sludina, viņš nesludina neko jaunu. Viņš sludināja to, ko pravieši jau iepriekš bija ziņojuši tautai. Otrkārt, tad, kad nāk kādi vēsturiski pagriezieni, Dievs savu vārdu apstiprina ar līdzējošām zīmēm. Pasaules vēsturē tādi ir bijuši 3 periodi, kad Dievs ļoti intensīvi sūtīja zīmes vēstures pagriezienu momentos. Tas pirmais pagrieziena moments bija Ēģiptes zemē, kur bija ļoti daudz zīmes. Iedomājieties jūdus. Viņi strādā savu darbu, viņi iet un taisa tos ķieģeļus, kas viņiem bija jātaisa, un atnāk Ārons ar Mūzu un saka, viss, pietiek, draugi, metam mieru un ejam projām. Ar rītdienu, viss, pietiek. Mēs iesim uz apsolīto zemi un mēs te vairs nevergosim eģiptiešiem. Kā varēja zināt, kā Ārons ar Mūzu ir no Dieva? Varbūt Mūzes ar Āronu ir revolucionāri. Viņi tikai grib uztaisīt kādu dumpi. Viņi varbūt meklē savus piedzīvojumus. Varbūt viņi vēlas sevi apliecināt, viņi meklē savu slavu. Kā var zināt, ka Dievs runā caur Āronu un Mūzu? Tas, ka Mūzes kaut ko piedzīvoja pie degošā ugunskrūma, tas bija viņa piedzīvojums. Vai tam jākļūst par visas tautas piedzīvojumu? Kā var zināt, ka Dievs ar Mūzu runā? To vajadzēja uzdot Mūzes laikabiedriem. Šim jautājumam bija jānāk viņa prātā. Kā var zināt, ka viņš ir no Dieva? Arī mēs esam tiesīgi uzdot šos jautājumus, vai tas cilvēks ir no Dieva, vai viņš sludina no Dieva. Atgriežoties pie Mūzes, tas, ko Dievs sacīja caur Mūzu, Dievs apstiprināja ar zīmēm, ar tādām zīmēm, ko neviens cits nevarēja darīt. 2. Mūzu grāmata, 8. nodaļa no 12. panta. Un tas kungs sacīja uz Mūzu, saki Āronam, izstiep savu zīzli un sit zemes pīšļus, ka tie to par rodiem visā Ēģiptes zemē. Un viņi darīja tā. Un Ārons izstiep savu roku ar zīzli un sita zemes pīšļus un radās odi. Tie apstāja cilvēkus un lopus, visas zemes pīšļi tapa par rodiem visā Ēģiptes zemē. Bet burvi ar savām burvju mākslām darīja tāpat.
lai radītu odus, bet tie to nespēja. Un odi mocīja kā cilvēks tā lops. Tad burvis sacīja faraonam: tas ir Dieva pirksts. Bet faraons apcietināja savu sirdi un neklausīja viņiem, kā jau tas kungs bija sacījis. Viņi zināja, tas, kas ir noticis, to var darīt tikai Dievs. Bet faraons negribēja klausīt. Nē, man vienalga. Es esmu Dievs. Zīmes liecināja, ka caur Mūzu runā Dievs. Zīmes liecināja, tas ir jauns sākums. Ceļaties un ejiet un sekojiet tam, ko Mūzes saka. Tas bija viens zīmju laikmets vēstures pagrieziens. Otrs zīmju periods bija Elijas un Elīsas laikā, kad tauta nevarēja saprast, kam sekot, Bālam vai Jahvem, Bālam vai Bībeles dievam. Un caur zīmēm, caur Elijas un Elīsas zīmēm, cilvēkiem vajadzēja saprast, šie cilvēki ir no Dieva un viņi māca Dieva vārdu. Par to mēs varam izlasīt mājās. Trešais zīmju periods sākās Kristus un apustuļu laikā. Dzirdot sludināšanu, redzot zīmes, Nikodems un tautas vadoņi domāja, ar ko tas ir saistīts. Un viņi saprot, Jēzus ir no Dieva. 3. nodaļa 2. pants Jāņa evaņģēlijā. Tas nāca pie Jēzus naktī un sacīja viņam: Rabī, mēs zinām, ka tu esi mācītājs no Dieva nācis. Tas, ko tu sludini, tas, ko tu māci, mēs saprotam, ka tā ir Dieva mācība. Jo neviens nevar darīt zīmes, tādas zīmes darīt, kā tu dari, ja Dievs nevar to. Un šī mācība tika apstiprināta ar līdzējošām zīmēm. Farizēji ļoti cītīgi vēroja, ko Jēzus dara. Viņi ļoti cītīgi klausījās to, ko Jēzus sacīja. Vēl vairāk nekā cītīgi. Viņi ļoti sīki pētīja Jēzus sludināto vārdu, un viņi nāk pie vienīgi pareizā secinājuma. Tu esi no Dieva nācis. Tas, ko tu saki, un tas, ko tu dari, saskana ar Dieva vārdu. Un pārsteidzoši ir kas? Viņi zināja, ka tas, ko Jēzus sludina, ir no Dieva. Viņi zināja, ka tas, ko Jēzus dara, tikai Dievs to var darīt. Un viņi to nepieņem. 11. pants. Patiesi, patiesi, es tev saku, ka mēs runājam to, ko zinām, un liecinām to, ko esam redzējuši, bet jūs mūsu liecību nepieņemat. Līdzīgi kā eģiptieši, kā faraons Mūzes laikā. Viņi zināja, ka Dievs to dara. Viņi zināja, ka Dievs ar Mūzu runā, bet viņi to nepieņēma. Mēs joprojām domājam par mūsu kunga atbildi Nikodemam. Kāpēc kādi nepiedzimst no jauna un neiegūst mūžīgo dzīvību? Kāpēc? 11. un 12. pants. Patiesi, patiesi, es tev saku, mēs runājam to, ko zinām, un liecinām to, ko esam redzējuši, bet jūs mūsu liecību nepieņemat. Ja es jums runāju par zemes lietām, un jūs neticat, kā jūs ticēsiet tad, kad es runāšu par debes lietām? Jūs nepieņemat, un jūs neticat. Kas bija patiesība Jēzus laikā, ir patiesība arī šodien. Nikodems kaut ko jau pieņēma. Nikodems kaut ko jau zināja. Kaut kam jau viņš ticēja. Bet Kristus saka velti. Jums šķietās, ka jūs kaut ko zinat un pieņemat un kaut kam ticat, bet velti. Īstenībā jūs to nepieņemat. Nepieņemat evaņģēliju tāds, kāds viņš ir. Visā pilnībā. Un ja jūs nepieņemat evaņģēliju pilnībā, jūs nevarat kļūt ticīgi. Mūsdienās pieaug to cilvēku skaits, kur ir gatavi ticēt visam, kur ir gatavi pieņemt visu, visas reliģijas, visas mācības. Aizvien vairāk ir apgalvojumi tādi, ka visas mācības, visas reliģijas faktiski runā par vienu un to pašu. Nē, nerunā par vienu un to pašu. Visām reliģijām ir viens un tas pamats. Nē, visām reliģijām nav viens un tas pats pamats. Un ekumeniskā kustība ir ne tikai starp baznīcām un konfesijām, bet ekumeniskā kustība ir starp reliģijām. Vai to mēs atrodam Bībelē? Bībelē mēs atrodam citu aicinājumu. Bībelē mēs atrodam aicinājumu nošķirties. Nošķirties no pseido reliģiozitātes, no pseido evaņģēlija. Kas ir ekumeniskā kustība? Patiesībā tā ir evaņģēlija nepieņemšana. Tas ir. 2. vēstule Korintiešiem 6.14.
Nevelcies svešu jūgu kopā ar neticīgiem, jo kāda daļa ir taisnībā, ir netaisnība, kas ir gaismai kopējs ar tumsību. Kā Kristus savienojams ar Beliāru vai kāda daļa ticīgiem ar neticīgo. Kas kopējs Dieva namam ar elkiem, jo jūs esat dzīvā Dieva nams, kā Dievs ir sacījis. Es viņos gribu mājot un viņus starpā staigāt, un es būšu viņu Dievs, un tie būs mani ļaudis. Tāpēc izejiet no viņu vidus un nošķiraties no tiem, saka tas kungs, un neaiztieciet neko, kas ir nešķīst. Tad es jūs pieņemšu. Tad es būšu jums par tēvu, un jūs būsiet man par dēliem un meitām, saka tas kungs visu valdītājs. Nošķirties. Bībele raksta par nošķiršanos. Šī pasaule runā par apvienošanos. Un to mēs redzam. Apvienojās valstis, apvienojās ekonomika, apvienojās nauda, apvienojās baznīcas, apvienojās reliģijas. Bet Bībele māca citu. Nošķirties. Jūs esat mana tauta. Jūs esat izredzēti. Jūs esat Dieva mantojums. Un šī apvienošanās notiek tāpēc, ka evaņģēlijs netiek pieņemts. Kā var zināt, ka cilvēks nepieņem evaņģēliju? Nu kā? Viņš jau lasa Bībeli. Viņš jau zina kādas patiesības. Viņš zina kādas lietas. Viņam ir varbūt kāds amats, kāda kalpošana. Kā var zināt, ka viņš nepieņem? Un tur ir kāds 3 pazīmes. Tā pirmā pazīme. Svētdienas laikā cilvēks ļauj savām domām klīst kaut kur citur. Pilnīgi citur viņš staigā. Marka evaņģēlijas 4.14. Sējēji sēj vārdu, bet šie ir tie, kas ceļmalā, kur vārds top sēts, pie kuriem, kad tie to dzirdējuši, tūdaļ nāk Sātans un noņem viņu sirdīs sēto vārdu. Savām domām ļauj kaut kur klīst. Pie brokastīm, pie ciemiņiem, kas atbrauks, varbūt pie kādiem sporta, varbūt pie kaut kādas makšķerēšanas vai vēl kaut kur. Un cilvēks it kā dzird, viņš ir piedalās dievkalpojumā, bet viņa domas ir projām citur. Kas notiek, Sātans nāk un paņem evaņģēliju vārdu. Un kā šāds cilvēks var nākt pie ticības? Nekādīgi. Caur pankūkām un sportu, caur mašīnām un garāžu, caur puķu audzēšanu nevar nākt pie ticības. Pie glābšanas. Ir vajadzīgs evaņģēlijs. Viņš ir jādzird, viņš ir jāsaprot un viņš ir jāpieņem. Tā ir tā pirmā lieta, kad cilvēks savām domām ļauj klīst kaut kur citur. Otrā lieta, kad cilvēks runā pretī evaņģēlijam savā sirdī un varbūt arī atklāti. Vieni, kā minēju, no visuzmanīgākiem Jēzus klausītājiem bija farizēji. Katru vārdu viņi uzmanīja. Katru vārdu viņi izlaida cauri savam sietam. Bet viņiem maz ko tas līdzēja, ka viņi katru vārdu uzklausīja. Viņi šim vārdam runāja pretī. Un tik ļoti viņi uzklausīja katru Jēzus vārdu, ka vienu dienu nolēma viņu nogalināt. Bet pirms vēl tā. Marka evaņģēlijas 2.6. Bet tur kādi bija no rakstu mācītājiem. Tie sēdēja turpat un domāja savās sirdīs, ko šis tā runā? Viņš zaimo Dievu. Kas cits var grēkus piedot kā vienīgi Dievs? Jēzus sludina, ir zīmes, ka cilvēks tiek dziedināts, un viņi savās sirdīs tam pretojās. Viņi to nepieņem. Ja cilvēks nepieņem evaņģēliju, to, ko Kristus sludina, kā viņš var tikt izglābts? Nekādīgi. Un tad, kad evaņģēlijam runā pretī, tad sirds paliek aizvien cietāk un cietāk un cietāk. Un šo farizēju sirdis kļuva cietas tik ļoti, ka viņi vēlējās Jēzu nogalināt. Pārsteidzoši. Ļauj savām domām klīst kaut kur citur, runā pretī Jēzus vārdiem. Un trešā lieta, tādiem cilvēkiem nekad nav grēku nožēlas. Dziļas grēku nožēlas. Viņa nevar rasties. Ja evaņģēlijs netiek pieņemts, grēku nožēla neradīsies. Tādi cilvēki redz citu kļūdas, viņiem ir zināšanas. Viņiem ir zināšanas, viņi spēj analizēt, loģiski domāt, izvērtēt, bet tiek izvērtēta nevis sava dzīve, bet tiek izvērtētas citus dzīves. Tu nepareizi dari, tu nedari tā, kā vajag. Kristus runāja par skabargu brāļa acīm. Mateja evaņģēlijā mēs lasām, bet ko tu redzi skabargu savu brāļa acī, bet baļķi savā acī neieraugi?
Jeb kā tu vari sacīt uz savu brāli, laid, es izvilkšu skabargu no tavas acis un neredzi baļķi savā acī. Liekuli, izvēlas pa priekšu baļķi no savas acis un tad lūko izvilkt skabargu no savu brāļa acis. Bībelē ir ļoti labs piemērs par diviem brāļiem. Jaunākais, kā mēs zinām, bija pazudušais dēls, kurš paņēma mantu un notrelināja to visu. Vecākais palika mājās, viņš bija ļoti zinošs, viņš zināja, viņš bija kārtīgs. Šis vecākais brālis norādīja uz jaunākā grēkiem. Viņš kratīja pirkstu, viņš nepārstāja atgādināt, cik ļauni jaunākais brālis izrīkojās, kā viņš ir nepareizi dzīvojis, un tagad viņš tiek pieņemts. Viss tur tiek nolikts, un tēvam tas tiek atgādināts vēlreiz un vēlreiz. Viņš redzēja savu jaunākā brāļa kļūdas, bet viņš neredzēja pats savus. Viņš neizvilka savu baļķi no savas acis, un tā nu viņš palika ārpusē. Tēvs viņu aicināja, kalpi viņu aicināja, tēvs viņu aicināja. Nē, citiem ir pilns ar kļūdām, ko es tur grēcinieku sabiedrībā darīšu. 1. Jāņa vēstule 1.10. Ja sakām, ka neesam grēkojuši, tad darām viņu par meli, un viņa vārdi nemājo mūsos. Kāpēc kādi tic un kādi netic? Dievs paturēja noslēpumā, kāpēc kādi tic, bet ļoti skaidri atklāja, kāpēc kādi netic. Patiesi, patiesi es tev saku, mēs runājam to, ko zinām, un liecinām to, ko esam redzējuši, bet jūs mūsu liecību nepieņemat. Nikodemam vajadzēja uzdot sev kāds jautājums. Kāda ir mana sirds attieksme pret Dievu vārdu? Kur es ļauju klejot savām domām? Kāda mana izpratne ir par grēku? Aizvien dziļākai un nopietnākai izpratnē jābūt par saviem grēkiem. Dievs tiks galā ar citu grēkiem. Man ir jātiek galā ar manējiem. Ja Dievs ļaus, nākošajā reizē mēs domāsim par 12. pantu, lai Dievs uz to palīdz. Āmen.